Autovadītāji, kuri kaut reiz ir pēc darba savā maršrutā iekļaujuši Cēsu ielas un Tallinas ielas krustojumu, noteikti būs pamanījuši daudzās avārijas situācijas tajā. Īstas galvasāpes šis krustojums sagādā tiem, kuri no Cēsu ielas vēlas izgriezties pa kreisi uz Tallinas ielu, jo veicot šo manevru jums pieder pēdējā roka krustojumā, un manevru var veikt tikai tad, ja pa Tallinas ielu braucošie ir tik laipni un palaiž jūs. Otru veidu, kā šķērsot šo krustojumu, jūs redziet. Tas ir agresīvi, lēnā garā tajā iebraukt un nedaudz bloķējot Tallinas ielu, gaidīt, līdz kāds cits jūs palaidīs. Protams, kur problemātisks krustojums, tur vienmēr atradīsies kādi, kuri to gribēs izbraukt ātrāk un pārdrošāk. Uz Cēsu ielas autovadītāja iedibinātā kārtība nozīmē, ka no kreisās joslas mašīnas brauc taisni virzienā uz Brīvības ielu un nogriežas pa kreisi uz Tallinas ielu, bet no labās joslas visi bez problēmām nogriežas pa labi uz Tallinas ielu. Bet bieži vien, lai negaidītu garās rindās, šoferīši vēlas arī taisni braukt no labās joslas, tādējādi kavējot aizmugurē stāvošos, kur grib doties virzienā uz Miera ielu. Pīķi stundās šajā krustojumā netrūkst auto tauru skaņu un negāciju veltīt tiem, kuri bloķē jau tā lēno krustojumu. Pie intensīvas satiksmes šis krustojums īstas galvasāpes sagādā arī gājējiem, kuri visbiežāk šo vietu izvēlas šķērsot skrienot vieglā riksītī, lai parūpētos par savu drošību. Redzam, kā šķērsot krustojumu veicas šai dāmai. Gaida, mašīna daudz un neviens pat neiedomājas samazināt tempu. Paiet minūte un dāma joprojām stāv, līdz saņem visu vīru dušu un lēnā skrējienā pārskrien ielu. Jāatzīst, ka šis krustojums ir unikāls vēl no viena aspekta. Lai arī cik tur būtu daudz avārijas situāciju, bīstamu manevru un skrējošu gājēju, bet novērot avārijas, kurās šoferīši nebūtu salījuši ceļu, tur var tikai retumis. Visi, lai arī lēnāk un nedaudz bīstamāk, bet tomēr izbrauc šo krustojumu. Varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc arī satiksmes organizētāji šim krustojumam met līkumu.